Labdien, labdien! Sveicieni visiem mūsu foršajiem un mācīties gribošajiem sociālās uzņēmējdarbības skolas lekciju klausītājiem. Es esmu Māra, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas projektu vadītāja, un mēs tiekamies Sociālās uzņēmējdarbības skolā, kas ir mūsu organizēts apmācību kurs veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai. Šis kurs ir arī daļa no Labklājības ministrijas aktivitāšu cikla Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā, ko finansē Eiropas sociālais fonds. Mēs tuvojamies Sociālās uzņēmējdarbības skolas lekciju noslēgumam. Šī ir jau 8. no 9 lekcijām. Ja nu kāds vēl grib tikt pie apliecinājuma par savu dalību šajā skolā, tad kas ir iespējams, ja piedalāties vismaz 5 lekcijās, tad atgādinu, ka ir svarīgi, lai Zoom pieslēdzaties ar redzamu savu vārdu un uzvārdu. Ja nu to tomēr savā video logā neredzat, tad uzejot labajā augšējā stūrī, uz tā būs 3 punktiņi, uz tiem uzspiežot, varēsiet atrast funkciju rename un tur tad ievadīt savu vārdu un uzvārdu. Mūsu formāts paliek gandrīz nemainīgs, tātad 2 lektoras. Šoreiz pirmais stāstījums mazliet īsāks līdz 12:30, un otrais stāstījums savukārt mazliet garāks. Meklēsim atbildes uz jautājumu, kā tikt galā ar biznesa krīzi. Un ar šo jautājumu tikt galā tad mums palīdzēs Kauska, trenere, biedrības ziņas vadītāja, un Vitu jūs satikāt jau 2. mūsu lekcijā, kad viņa palīdzēja mums saprast, kā vispār ir jāveido sociālās uzņēmējdarbības biznesa modelis. Nu, lūk, un tagad viņa mums palīdzēs saprast, ko darīt, ja šī ideja nestrādā, naudas nav, piemokājušas kādas citas likstas. Skatīsimies kopā. Vitu, lūdzu, dodu vārdu. Jā, esiet sveicināti. Nu, jau 2. reizi šajā sociālās uzņēmējdarbības skolā. Prieks ar jums atkal tikties šādā kuplā skaitā. Nu, man ir ārkārtīgi pateicīga tēma, vai ne? Jo mēs jau visi gribam tādas ātrās zelta zivtiņas un saprast, kā tad mēs tiešām to varam darīt. Tā pašā laikā ir tāds teiciens, ka īstermiņa risinājumi dažkārt var būt sliktāki par pašu drāmu, kuru mēs risinam. Tāpēc, dārgie draugi, gribās mums tā zelta zivtiņas un gribās mums to salmiņus, pie kuriem aizcerties, bet es jums šodien izvēlos tik pietiekami droši vien daudziem mums aktuālā tēmā. Es vēlos jums tomēr iedot makšķeri, tas nozīmē vidēja un ilgtermiņa domāšanu, lai tajā brīdī, kad jūs atskatāties uz savu pagātni, jūs patiesībā saprotat, ka katrs tas jūsu lēmums ir ļoti būtiski ietekmējis jūsu nākotni. Tāpēc, ka ir tādas frāzes, un te mēs ekrānā viņas arī redzam, šodienas problēmas, izaicinājumi un drāmas, ar ko mēs sastopamies, tie izriet no vakardienas risinājumiem, no mūsu vakardienas lēmumiem, no mūsu vakardienas uzvedības, rīcības, attieksmes. Tāpēc ir ļoti būtiski atskatīties arī pagātnē. Mēs varam iet uz priekšu, bet visgudrāk un vistālredzīgāk mēs iesim tad, ja mēs sapratīsim, kas varbūt mūs noveda līdz šādai situācijai. Un vēl viena frāze, kas arī dažkārt vārds ir atcerēties, ka nekas nav mūžīgs. Tajā brīdī, kad mēs esam savā komfortā, kad mēs esam raiti sākuši savu darbību, mums ir lietas, kas mums ļoti labi aizrullē, un mums liekas, ok, tā ir stabilā vērtība, tas vienmēr būs par mani, bet tā skaudrā patiesība ir tāda, mēs dzīvojam zemestrīču laikmetā, to mēs visi zinām, un mums ir jārēķinās, ka pilnīgi nekas nav mūžīgs. Sliktā ziņa, labās lietas nav mūžīgas, labā ziņa, sliktās lietas nav mūžīgas. Nu, lūk, tas, ko es jūs aicinu, es iedošu jums tādus domāšanas pieturas punktus, kas ļaus jums arī padomāt par savu darbību un par to, kur jūs šobrīd esat, kā jums iet un kā jums neiet, un galvenais jau jautājums droši vien, kāpēc. Tas, ko jūs šajā brīdī varat darīt, jūs varat mēģināt iedomāties savu tādu zemāko punktu, tas nozīmē to bedri, kurā mēs iekrītam, vai to situāciju, to stūri, kurā mūs tā dzīve, vai arī sociālā uzņēmējdarbībā, kur situācija mūs iedzen, un būtībā jautājums ir, kā tad mēs to varam izanalizēt. Tā galvenā doma ir tajā, ka esat varbūt dzirdējuši tādu jēdzienu kā cēloņu seku analīze. Varbūt esat dzirdējuši problēmu koks. Ja vēlaties padziļināt, paskatīties, tad pilnīgi droši jūs to varat ieskatīties internetā dažādās
jums saprotamās valodās informācija ir pieejama, bet esence ir faktiski tajā, ka tad, kad mēs sastopamies ar problēmām, mēs jau ciešam no sakām. Un tas mūsu būtiskais uzdevums ir saprast, kas bija tā problēma, bet vēl labāk, kas bija cēloņi, kāpēc šī problēma ir veidojusies. Un līdz ar to es jums aicinu, šis noteikti ir tāds zināmā mērā diskrēts ceļojums, es arī paskaidrošu, kāpēc, jo, kā es arī pirms brīža teicu, ļoti daudz atbildes patiesībā ir mūsu lēmumos, mūsu attieksmē pret jautājumiem un mūsu uzvedībā. Un tikai tad nāk viss pārējais, ja, viss apkārtējā vidi un tam līdzīgi. Ir tāda brīnišķīga pieeja, kur saucās 5K metode. Pilnais nosaukums ir 5K pēc. Tas pēc būtības nozīmē to, ka mēs vairākas reizes pēc kārtas uzdodot jautājumu, kāpēc notika tas, kas notika, mums ir iespēja nonākt līdz pēc būtības problēmas patiesai saknē. Tas nozīmē, ka arī, tiksim, Alberts Einsteins, viņam savā laikā ir daudz brīnišķīgas frāzes bijušas, un viena no tām ir, viņš saka, ja man ir kaut kāda problēma, un man ir dota 1 stunda, lai to atrisinātu, mēs visi būtu laimīgi, vai ne? Ja mēs 1 stundā varētu visu atrisināt. Viņš saka, es 55 minūtes veltītu, lai šo problēmu pētītu, izpētītu, analizētu, tā skaitā arī šos cēloņus, un atlikušajās 5 minūtēs es to atrisinātu. Tā ir šīs 5K pēc metodas būtība. Mums ir jābūt ne tikai pacietīgiem un gataviem atskatīties pagātnē, bet tas ir arī ļoti drosmīgi, un tas ir iemesls, kāpēc es teicu, ka tā ir diskrēta pieeja, tas ir diskrēts ceļojums, ja mēs iespējams ieraudzīsim kaut kādas lietas, ko mēs negribēsim uzzināt par sevi vai negribēsim uzzināt par apkārtējiem. Tāpēc ļaujiet man īsumā iepazīstināt ar dažām 5K pēc metodas niansēm, lai tajā brīdī, kad jūs viņu izmēģināt, jūs esat droši, ka jūs veicat to pašā labākajā veidā. Ļoti īsi par 5K pēc metodi. Vēsturiski viņa ir radusies Japānā, Toyota rūpnīcā, kur vadītājs Taichi Ono, viņš bija pamanījis, ka strādnieki strādājot ar kādām iekārtām, tajā brīdī, kad iekārta pārstāja strādāt, viņš pārvalk dzelteno lenti un dodās pie nākamās. Tad veidojās dīkstāve. Un biznesā dīkstāve nozīmē laika un resursu zudumi, neiegūtā peļņa, tāpat kā mums ir dažādi izaicinājumi. Un tas, ko viņš ievies tādu domāšanas un uzvedības kultūru, ka katru reizi, kad tu sastopies ar kaut kādu izaicinājumu, tu uzdod šo jautājumu, kāpēc. Es varbūt precīzi nenosaukšu visas detaļas profesionālā valodā, kas ar industriju ir saistīts, bet, piemēram, kāpēc šis urbis pārstāvēs darboties? Tāpēc, ka viņi vairs negriež zobrats. Kāpēc negriežās vairs zobrats? Tāpēc, ka vairs nepienāk gaisa plūsma. Kāpēc nepienāk gaisa plūsma? Tāpēc, ka kaut kāds pumpis vairs kaut ko nepumpē. Kāpēc tas pumpis nepumpē? Īsāk sakot, beigās izrādās, ka ir eļļa jāpieliek. Tātad ir iespējams pieliet eļļu un iekārt turpina strādāt un rūpnīcā neveido šī dīkstāva. Tā ir tā pēc būtības būtība. Un katrā ziņā nav tā, ka tās ir tikai 5 reizes, ko mēs uzdodam. Dažkārt pietiek ar 3 reizēm, lai mēs nonāktu pie problēmas saknes. Bet dažkārt ir tā, ka mums ir vajadzīgs vairāk par 5 reizēm. Tas ļoti ir tiešām atkarīgs no tās situācijas, kur mēs analizējam. Vēl viens ātrais piemērs. Leduskapī saskābis piens. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs viņu neizdzērām. Kāpēc mēs viņu neizdzērām? Tāpēc, ka viņa leduskapī ir pārāk daudz. Kāpēc leduskapī ir pārāk daudz piena? Tāpēc, ka veikalā bija akcija, mēs nolēmām ietaupīt, nopirkām bišķiņu vairāk. Būtība šai metodei, kā es jau minēju, nonāk līdz problēmas cēloņiem, nonāk līdz secinājumiem. Un bieži vien ļoti daudzas lietas, kas mums dzīvē notiek, tā būtība, tas cēlonis ir tiešām šie cilvēciskie aspekti. Tas nav tikai par to, ka mēs kaut ko neesam izdarījuši, kaut ko neesam iedomājušies, kaut kur esam kļūdījušies. Tas dažkārt arī ir par cilvēciskām attiecībām un daudzām dažādām lietām, kas skar tiešām, kā es minēju, to cilvēku uzvedību un attieksmi. Par ko man jūs jāpabrīdina, lietojot šo metodi? 2 būtiskas lietas. Pirmā. Tad, kad jūs centīsieties atbildēt uz kārtējo kāpēc, var gadīties, ka jums veidosies vairāk kā viena atbilde, vairāk kā viens cēlonis, kāpēc kaut kas ir noticis. Tad līdzīgi kā šajā ekrānā, ko jūs šobrīd redzat, jūs varat izvēlēties vienu no šīm cēloņiem un vienkārši šo taciņu attiecīgi turpināt. Ja jums ir jautājums, kurā brīdī ir jāapstājas, es tagad pateikšu to, kas parasti inženieriem nepatīk. Es parasti saku tā, ka ir jābūt tādai bingo sajūtai. Jā, šis ir tas iemesls. Šis ir tas iemesls, kāpēc iestājās šī problēma un kāpēc es šobrīd ciešu no sakām.
Tas nozīmē to, ka mums ir jāsaprot, kas ir pašos pamatos iespējams neizdarīts. Varbūt, ka mums, ja mēs runājam par sociālu uzņēmējdarbību, un būs daži elementi, par kuri, tad, kad es finišēšu par 5K, es runāšu arī par tādām biznesa sadaļām sociāla uzņēmējdarbībā, bet iespējams, ka tiešām mums trūkst pieredzes, zināšanu. Varbūt mēs konkrētā brīdī neesam bijuši pietiekami uzņēmīgi, lai pajautātu, pieņemsim, padomu. Tad cilvēkiem, kuri mums varētu dot zelta padomu, cilvēki ar pieredzi, nereti māc būt arī situācija tāda, ka mums liekas, nu gan jau es pats tikšu galā. Ja? Un tās ir tās situācijas, kuru rezultātā iestājās, kā es teicu, sekas, no kurām mēs visi bez būtības ciešam. Bet vēl viens būtisks, ārkārtīgi svarīgs elements, ja jūs gadījumā šo metodi izmantojat vairāk kā sarunā tikai ar sevi, ja? Divatā ar sevi, respektīvi, ja jūs esat vairāk kā viens cilvēks strādājot ar šo metodi, tad ir ārkārtīgi svarīgi zināt, ka jebkuram no mums, kad mēs ar to metodu strādājam, mums ir tiesības, veto tiesības. Mums ir tiesības pateikt stop. Es dažādu iemeslu dēļ, subjektīvi, objektīvi neesmu gatavs atbildēt uz nākamo jautājumu, taču man laikam ir tā bingo sajūta un skaidrs, kāpēc ir noticis tas, kas ir noticis. Es to saku tieši tāpēc, ko es pirms mirkļa teicu, ka dažkārt mēs nonākam līdz tiešām tādiem cilvēciskiem aspektiem un nevienmēr mēs par dažām lietām esam gatavi uzreiz atklāti runāt. Bet atcerēsimies, ir tādi cilvēki ar raksturu un aknām, un viņi saka, ātrākais ceļš ir tiešākais ceļš. Un tas ir tas veids, kā mēs iesaistoties sociālā uzņēmējdarbībā, tāpat kā jebkurā citā profesionālā jomā, mēs saskaroties ar izaicinājumiem, mēs izrādot veselu pudu sāls, mēs patiesībā kaut kādā ziņā kļūstam skarbāki un dzīves apviļātāki, un mēs vienkārši saprotam, ka ir jāiet vienkārši taisnāk. Tāpēc nebrīnamies, ka uzņēmējdarbībā ir cilvēki, kas ir biznesa haizivs, jo viņi saprot, ka tas ir tas veids, kā mēs šos jautājumus varam pēc būtības risināt. Lūk, šī bija 5K metode, bet tagad varbūt par vēl dažām lietām, kas patiesībā godīgi bieži vien varētu būt iemesls, tas cēlonis, pēc būtības, kāpēc mēs nonākam līdz mūsu drāmai. Un parasti jau tas aktuālākais jautājums ir par to pārdošanu. Man ir fantastisks produkts, bet man ir ļoti grūti pārdot. Par mani nezinu, es nevaru saprast, kā sameklēt savu segmentu un tā tālāk un tā tālāk. Tas, ko es gribu teikt, bedre, kurā bieži vien uzņēmējdarbībā cilvēki iekrīt bez iepriekšējas pieredzes, viņi nav pietiekami izpētījuši tiešām to segmentu, ar ko viņi strādās, viņu šīs vajadzības un to, kā šos cilvēkus sasniegt. Par to nedaudz vairāk es runāju mūsu pirmajā tikšanās reizē, tāpēc es noteikti nevēlos atkārtoties, bet ir viena lieta, ko es pieminēju, un tagad gan es vizuāli parādīšu tikai vienu slaidu. Es pieminēju, skatāmies no labākajiem, aizņemamies konceptus, pieejas no labākajiem, kas kaut kādas lietas dara. Noteikti iedziļinieties tēmā dizaina domāšana par to, kā mēs izzinām vajadzības, kā mēs nonākam līdz labiem risinājumiem. Bet tas otrs ir tiešām tas, kā es pagājušajā reizē minēju, ir šis mūsu klienta ceļojums līdz mums, kā viņi par mums uzzinās, kā viņi sapratīs, ka tas ir tas, kas viņiem tiešām visvairāk ir vajadzīgs, kā viņi var izmēģināt pirms pirkšanas, un ja viņiem vēl ir kaut kādi precizējošie jautājumi, viņiem pēc būtības ir iespēja tos uzdot viņiem ērtā veidā, nevis mums ērtā veidā, bet viņiem ērtā veidā. Un tā ir tā lieta, kur, ja jums ir pazīstami profesionāli dizaineri, it sevišķi, kas strādā ar pakalpojumu dizainu, aprunājieties ar viņiem, pakonsultēties, un iespējams jūs ieraudzīsiet tās lietas, kas varbūt jums ir jāpamaina savā mājaslapā, savā komunikācijā, lai jūsu klienti jūs ātrāk un ērtāk atrod un attiecīgi var daudz ērtāk iegādāties un lietot arī jūsu piedāvāto sociālās uzņēmējdarbības produktu, vai tā būtu prece vai pakalpojums, bet svarīgi ir tas tiešām tas viņa ērtums. Nākamā lieta. Mēs esam pieraduši izdzīvot paši, paļauties tikai bieži vien uz sevi. Ir forši, ka dažādi granti, bet pamatā mēs esam tas mugurkauls, mums pašiem arī jātiek ar sevi galā. Bet redziet, tajā bildītē, kur ir tas aizbergs, tur ir apakšējā neredzamā daļa. Ja? Un tas, kas mums ir jādara nevis tikai tad, kad mums parādās šie bankrota sajūtas jautājumi, par ko es runāju pirmajā reizē, ne tikai tad, kad mūs iedzen stūrī, bet tas ir jādara katru dienu, katru iespēju trenējiet sev uzdot jautājumu, kā tā informācija, ar ko es sastopos, kā tā man var noderēt manas sociālā biznesa idejas attīstībai, kā tas var palīdzēt man mainīties, transformēties
un patiesībā pielāgoties tirgum un viņa vajadzībām un vēlmēm. Un tā mana īsā versija ir nesēdi viens uz savas bēdu čupas, runā ar citiem cilvēkiem. Tāpēc atceramies biznesa modeļa audeklus, par ko es jums stāstīju pagājušajā reizē. Tas, kas ir jādara, jūs uzzīmējat, izveidojat savu šo audeklu. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapā ir brīnišķīgs resurs, par to es pieminēju pagājušā reizē. Bet tas, ko mēs varam darīt, mēs meklējam un veidojam paši, inicijējam savu pašpalīdzības kasi, kur viens otram stāstam par to, kāds šobrīd ir mans sociālā uzņēmuma biznesa modelis, kas ir mani šī brīža vājākie punkti, tie saucamie šaurie pudeles kakli, kas ir tās vajadzības, kas man šobrīd ir, un nevis vairāk piķa, bet kas ir tas, kas man ir jāizdara, lai es būtu efektīvs savā pamatdarbībā un lai es spētu sasniegt efektīvāk arī to savu tirgu. Un tajā brīdī, kad mēs ar cilvēkiem runājam, un kas ir ļoti būtiski, mēs runājam ar cilvēkiem ne tikai no sociālās uzņēmējdarbības, mēs runājam ar cilvēkiem, kas pārstāv mūsu potenciālo segmentu, mēs runājam ar cilvēkiem, kas ir biznesa haizivs uzņēmējdarbībā, mēs runājam ar ekspertiem, kas līdzīgi kā es daudz un skaisti stāsta, bet te pašā laikā viņi ikdienā saskarās ar ļoti daudz un dažādiem stāstiem, un viņi jums var dažkārt iedot īsās, ātrās formulas, kas nozīmē tikai pacelt telefonu, piezvanīt, aiziet sadarboties, un kas ir svarīgi izvēlēties atbilstošus partnerus un pārdomāt vēlreiz, kas ir tā informācija, ko mēs par sevi stāstam, un, protams, arī kā mēs stāstam. Un tajā brīdī, kad mēs esam izstāstījuši savu biznesa modeli citiem, tas ir tikai ilustratīvs piemērs, neuztveriet šo absolūti kā reāli, tas ir vienkārši saka vēlreiz ilustratīvs piemērs. Mūsu šis biznesa modelis, šī Canva, patiesībā ir dzīvais biznesa plāns, tā es ikdienā saku, jo katreiz, kad es pienāku, katreiz, kad es par to domāju, man ir dažādi risinājumi. Tā kā es vienmēr saku, tas ir teiciens, ko es iedvesmojos no vienas sievietes, viņu papildinot. Viņa saka, mans dzīvē princips ir, ka no katras bezizējas ir vismaz viena izēja. Un tad es teicu, baigi foršais teiciens Ilga, bet es bišķiņ papildināšu, ja drīkst. Principam būtu jābūt tādam, no katras bezizējas ir vismaz divas izējas. Jā, lai tu tomēr var izvēlēties, kā mēdz teikt, mazāko ļaunumu un vienkārši doties pēc būtības uz priekšu. Vēl dažas lietas, un es ļoti rūpīgi vēroju savu laiku. Vēl viena lieta, atmest lieko. Bieži vien iemesls, kāpēc mēs ārkārtīgi ciešam mūsu darbībā no kapacitātes trūkuma, tad mums nav iespēja izdarīt visu, tāpēc, ka mēs darām visu. Pārdomājiet, kas ir tas, ko es savā sociālā uzņēmumā vai ko mana komanda mūsu sociālā uzņēmumā dara vislabāk. Kas ir tas, ko citi var mēģināt atkārtot, bet tas vairs nebūs tas? Kas ir tas, kur mums visgrūtāk ir nokopēt, tāpēc, ka mums ir tik vai nu specifiskas, vai ļoti dziļas zināšanas, līdz kurām citiem ir grūti tikt ļoti īsā laikā. Es varbūt šeit nerunāju tik daudz par sancenšiem, bet es runāju par pēc būtības piedāvājumu, kā tu vispār ir. Ja? Padomājiet, kas ir tā jūsu spēja, šī brīnišķīgā spēja. Un tā ir tā sadaļa, kas biznesa audeklā saucas aktivitātes. Nevis mēs sārakstam visu, ko mēs darām savā sociālā uzņēmumā, bet mēs uzrakstam, kas ir tas, kas mums padodās vislabāk. Savest kopā cilvēkus un likt viņiem sadarboties. Tātad mēs esam platforma. Radošā veidā risināt, pat ne tikai radošā, arī pragmatiskā un jebkā citādi strukturētā veidā risināt jautājumus noteiktos termiņos un panākt rezultātu, sasniegt rezultātu. Varbūt, ka mūsu spēcīgā puse ir nevis pārdošana, bet tieši ražošana. Vai arī otrādi, mēs esam fantastiski pārdevēji, mēs spējam brīnišķīgi komunicēt ar cilvēkiem, bet varbūt, ka ir vērts izvēlēties veidot partnerību, ka mēs palīdzam citiem pārdot. Un tā mūsu starpniecība, arī tas ir veids, kā mēs gūstam ieņēmumus. Paskatieties pirmo nodarbību, kurā es jums stāstīju par ieņēmumu dažādošanas veidiem. Atkarībā no tā, kas ir mūsu spēcīgā puse, attiecīgi tādi varētu būt arī mūsu ieņēmuma veids. Nākamais moments. Nav piķa. Viss trūkst, akūti trūkst. Es jūs ļoti saprotu, un es arī zinu, ka nav jau tā, ka jūs vieglu roku šo naudu apgūstat tajā brīdī, kad jūs attīstat savu uzņēmējdarbību. Katrs eiro ir vērts un katrs cents ir vērts. Bet varbūt jums šis spaiņu saraksts nedaudz palīdzēs kopā ar nākamo elementu, par ko es pieminēšu. Un spaiņa saraksts nozīmē to, ka mēs paņemam A4 lapu, pa vidu novelkam līniju,
kreisajā pusē mēs uzrakstam visu to, kas mums ir nepieciešams, bet nevis man vajag 5 štukus un viss notiks manā sociālā uzņēmumā. Nē, konkrēti, kas tev par tiem 5000 ir nepieciešams. Tev ir, piemēram, nepieciešams dizaineru pakalpojumi, tev ir nepieciešams atjaunot kaut kādus resursus, tev ir nepieciešams transports, bet nevis katru dienu, bet tev ir nepieciešams X reizes, pieņemsim, mēnesī vai nedēļā, saraksti visu, kas ir nepieciešams, lai tu, kā sociālais uzņēmums, gan sasniegtu savu sociālo mērķi, kas ir nodefinēts pie dibināšanas, gan arī, protams, efektīvi veiktu saimniecisko darbību. Un labajā pusē mēs rakstam tās mūsu idejas, mūsu komandas un arī varbūt mūsu partneru idejas, kur mēs varam sadarboties šo resursu koplietošanā, kur mēs varam sadarboties, piemēram, barteris, mēs varam aizņemties, mēs varam nomāt. Bet tas nozīmē to, ka tajā brīdī, kad mēs pavalkam to līniju apakšā, var gadīties, ka tas resurs, kas mums finanšu izteiksmē nepieciešams, iespējams, ka viņš ir stipri mazāks. Pamēģiniet šo spaiņu sarakstu, un jūs redzēsiet, tas galvenais secinājums patiesībā, ko jūs redzēsiet, ka, lai es spētu labāk sasniegt savus mērķus ar ierobežotiem resursiem, man ir jāpieceļās, man ir jāuzvalk mana lietišķā sociālā uzņēmēja žakete, man ir pie kāda partnera jāaiziet, bišķiņ jāpavēr tā žakete un jāsaka, klausies, es esmu gatavs kopā ar tevi sadarboties, koplietot resursus, jo es redzu, ka mums ir līdzīgas vērtības vai līdzīgi virzieni, kuros mēs darbojamies, vai jebkas, kur mēs patiesībā viens no otru varam gūt sociālu, ekonomisku, mēģinu atcerēties kādu vārdu, kas nebūtu ar personisko labumu saistīts, bet katrā ziņā tā pamatdoma jūs sapratāt. Katrā ziņā doma ir par sadarbību. Un tieši tāpēc šajā biznesa modeļa audeklā, ko, kā es arī iepriekš jau reklamēju, jūs varat atrast asociācijas mājaslapā, ir tāds elements kā viedā partnerība, kas nozīmē, ka mēs uz partneriem, uz organizācijām skatāmies absolūti ne tikai kā uz izēvielu vai ārpakalpojumu piegādātājiem, bet mēs skatāmies uz to, kā mūsu sadarbība var palīdzēt sasniegt mūsu kā sociālo uzņēmēju mērķus. Katrs no šiem jautājumiem vai katrs no šiem elementiem, kas šeit rakstīts, ja jūs ar pirkstu iziesiet cauri, jums pilnīgi noteikti veidosies vairākas idejas, parasti viņu sauc par impulsiem, un tas veido patiesībā to jūsu nākotnes rīcības plānu. Katrā ziņā man savā laikā, tajā brīdī, kad bija sajūta, man vairāk, teiksim, tā mana iekšējā krīze, ja tā drīkst izteikties, bija saistīta ar to, kā vēl es varētu uzlabot savu sociālo ietekmi, jo likās jau, ka stikla griezti sasniegt, viss kaut kur jau ir būts, kur tad vēl? Un tajā brīdī, kad es aizdomājos par šo viedo partnerību, es nestāstīšu garo stāstu, jo man ir ierobežots laiks un vēl pēdējo desertiņu ir beigās jums jāiedod. Tieši viedā partnerība bija tā, kas palīdzēja man stiprināt manu sociālo mērķu sasniegšanu, manu atpazīstamību, manas pozīcijas, kas tālāk attiecīgi palīdzēja attīstīt pārējās lietas, kas sociālā uzņēmēja darbībā ir aktuāls. Tā kā es aicinu tiešām uz šo skatīties kā uz to, ka mēs pavaram to žaketi. To es kādreiz nošpikoju no kāda klāstera eksperta no Jaunzēlandes pirms ļoti daudziem gadiem, kad es vēl biju jauna un zaļa, bet tieši tā žaketes pavēršana man ļoti uzrunāja. Tieši tā sadarbība. Mēs esam cilvēki, kas sadarbojas, un te pašā laikā mēs varbūt jāpadomā vairāk šīs ekonomiskās kategorijas, jo parasti ar ekonomiskām kategorijām ir jautājums. Ne tik daudz par sociālo ietekmi, bet tieši par to izdzīvošanu no ekonomiskā viedokļa. Lūk, mani draugi, un ja mēs runājam noslēgums, desertiņš, man ir palikuši 6 minūtes, un jūs savukārt, ja jums veidojas kaut kādi jautājumi, jūs jau patiesībā tagad varat rakstīt, jo, ja es kādu minūti pabeidzu ātrāk, tad es arī varēšu ātrāk izlasīt. Bet katrā ziņā, ja ir jautājumi, tad jūs droši gatavojiet. Un tad es sāku nedaudz ar tādu, tā saucās sistēmiskā domāšana. Es aicināju ieskatīties sevī, un noslēgumā es aicināšu ne tikai ieskatīties sevī, bet iedošu jums fantastisku resursu. Es mēģināšu jums noreklamēt. Tas ir tik lielisks resurss, ka es šajā vasarā, kas mums tikko sekmīgi noslēgusies, es paņēmu lielo JBL tumbu. Liela nozīmē, tāda kārtīga, riktīgs tāds rock koncerts varbūt. Aiznesu uz dārzu, ieslēdzu, uz pašu skaļumu nē, bet es 3 reizes pēc kārtas klausījos kādu podcastu, un es klausījos tā,
ka dzird arī kaimiņi, un nevis vienkārši sēdēju dārzā un klausījos, bet es ravēju, apvienoju divas lietas. Darot kaut ko, kas nav intelektuālā piepūle, šis ir ļoti laba lieta, ko jūs varat noklausīties, un es domāju, ka jums daudz vairāk nekā es te paspēju 30 minūtēs izstāstīt. Daudz vairāk, es domāju, mums būs skaidrs, kāpēc tur, kur mēs esam, bet, kā es teicu, es jums šodien gribēju iedot makšķeri. Jo atcerieties, īstermiņa risinājumi dažkārt var būt sliktāki par pašu drāmu vai problēmu, ar ko mēs sastopamies. Nu, vai tām sakām. Labi, atlikušajā laikā 4 minūtes. Galvenā doma. Mēs bieži vien, ir tāda viena būtiska nianses, tas, ko mēs darām, mēs paskatāmies apkārt un sakam, jā, bet man neiet tāpēc, ka tas. Mēs sameklējam attaisnojumu. Es arī, ticiet man, līdz brīdim, kad es klausīju šo podcastu, es arī meklēju attaisnojumu visur ārpasaulē, jo domāju, man nenotiek tāpēc, ka tur kāds kaut ko un tā tālāk. 5 kāpēc metode ir laba, bet ir vēl dažas lietas. Un tas, kas ar mums notiek, mums ir sajūta, ka ir kaut kāda fona trokšņa, kas mums traucē dzīvot. Vai ne? Atcerieties, ezītes miglā, tur bija tāda pūce, kas skraidīja apkārt, tam ezītim traucēja tur arī tā kā doties un tā tālāk. Un tad viņš teica to slaveno frāzi, viņš teica, psihopāts. Tad nākamā lieta ir tas, ka dažkārt mums ir sajūta, mēs cīnāmies ar veidzirnavām. Tas nekad nenotiks pirmā tāda, vai pēdējā sajūta, tas pēdējais salmiņš, ka tu viņu meklē, tas man vienkārši nesanāks. Bet izrādās, un tas, par ko es jums stāstīšu, tas nenāk no ezotērikas, nejauciet lūdzu ar karmas latviešiem. Es runāšu par kaut ko, kas nāk no zinātnes, akadēmiskiem pētījumiem, neskaitāmiem eksperimentiem, zinātniskām publikācijām, kam ir tieši saikne ar to, kādā pasaulē mēs šobrīd dzīvojam. Un tā ir tāda tā kā liela sistēma, bet uzsver vēlreiz nav karmas latvieši. Un izrādās, ka pētnieki ir izpētījuši, ka, ja mēs zinām, kā funkcionē kaut kādas lietas, tas saucās tāda sistēma dinamikas modeļi, un ja mēs atrodam pareizo pielikšanas punktu, mēs varam atrisināt arī gana sarežģītus jautājumus. Mēs tagad neglābsim pasauli, visu pasauli, klimata pārmaiņas un tā tālāk, bet es jums iedošu pavisam, tik cik var iedot plus mīnus 2-3 minūtēs to galveno domu. Un faktiski tā galvenais atslēgas vārds ir sistēmiskā domāšana. Ko tas nozīmē? Mēs esam savstarpēji saistīti, bet tas, ko mums dažkārt skolā nepasaka, un skola pie tā nav vainīga, mēs nevienu nevainojam, jo ārēju ienaidnieku nav. Tas, ko mēs dažkārt neuzinām, mēs neuzinām to, ka bez A un B ir arī C, ja? Kad ir lietas, visas savstarpēji ir saistītas. Lūk, un sistēmiskajā domāšanā īsā versija ir 8 arhetipi un ir 11 pazīmes. Uzsvēršu vēlreiz, aiz katra no šīm frāzēm stāv zinātne, pētījumi, pierādījumi, kas ir vākti dati gadu desmitiem un pētīti procesi gadu simtiem ilgā pagātnē, sākot ar klimata pārmaiņām līdz pat vēsturiskiem notikumiem un tā tālāk. Un es varbūt dažus jums pieminēšu, bet tas ir tāds tīzeris, jo jums noteikti būs interesi tiešām uzzināt, kur tad var noklausīties oriģinālu avotu. Pirmais, man visu laiku jaudīgākais viena no frāzēm ir nav ārējo ienaidnieku. Kad kaut kas ar mani notiek, es vienmēr jautāju sev, vai es izdarīju visu, lai līdz tam nenonāktu. Un 5 kāpēc metode ir viens konkrēts risinājums. Pieminēšu otru. Otrs ir mazas izmaiņas, var radīt lielus rezultātus, taču šīs izmaiņas ir dažkārt grūti ieraugāmas. Un izrādās, ka dažkārt mēs lietas varam mainīt, ja mēs mainām savu attieksmi, un tas ir bieži vien saistīts ar cilvēkiem. Tāpēc ir rakstīts apskaut vīra māti. Mana stāsta varone, stāstot kādu patiesu gadījumu, viņa teica, ka bija ārkārtīgi sliktas attiecības ar dzimtā, ar cilvēkiem, un tajā brīdī, kad bija leģendārā vīra mātes apskaušana, pēc tam viss mainījās. Ir lietas, ko mēs neredzam, bet tas, ka mēs neredzam, nenozīmē, ka viņas neeksistē. Par pārējām lietām es laika ekonomijai nerunāšu, bet es tikai pateikšu vienu lietu, ka, ja mēs skatāmies arī sociālā uzņēmēja darbībā, man ļoti interesanti ir tiešām vērot tos uzņēmējus, kuri domājot par savu piedāvājumu, viņi vienmēr cenšas arī domāt par to, kādu veidojas cēloni. Te ir vienkārši piemērs, atceramies intelekta attīstības centrs, bija tas, ko jūs iepriekš arī pirmajā manā tikšanās reizē dzirdējāt. Ja? Viņi saka, ka vērienīgs pētījums parāda, ka cilvēku spontāna vai vecāku spontāna iesaistīšanās sākumskolas vecuma bērnu izglītošanā sekmes uzlabo minimāli. Un tas ir tas brīdis, kad viņi nāk ar savu piedāvājumu. Ja? Bet viņi balstās tiešām uz procesiem, kas notiek, viņi spēj to pamatot, un viņiem tas pēc būtības tie pētījumi nav jāveic, bet viņi vienkārši parāda, kas ir tas efektīvākais veids, kā kaut kādus jautājumus risināt.
Tā kā mans laiks noslēdzas, es gribu tikai pateikt to, ka tad, kad es šo podkāstu noklausījos, tad patiesībā šis ir tas, ko es izdarīju mājās. Es izdrukāju šo lapu, es pieliku, un katru reizi, kad es sastopos ar izaicinājumiem, ar tām krīzēm un tām bedrēm, kurās arī es mēdzu iekrist dažādu apstākļu dēļ, es pēc būtības atceros par jēdzienu sistēmiskā domāšana. Ja jums interesē vairāk, un šis ir mans pēdējais slaids, jūs varat atrast interneta resursos profesore Andra Blumberga, Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltumenerģētikas sistēma institūts. Viņa tik vienkāršā valodā to visu fantastiski izstāsta stundā 52, ka cilvēks arī ar nepabeigtu, pamatskolas izglītību sapratīs tikpat labi kā jebkurš cits, kurš to klausīsies. Tāpēc mans ļoti silts ieteikums, draugi, dārgie, es šodien jums vēlējos iedot tiešām nevis zelta zivtiņu, bet es jums tiešām vēlējos iedot makšķeri, kuri jums noderēs risinot ļoti daudz un dažādus jautājumus. Un ja kādam no jums ir sajūta, forši mums te lektori tikko baigi noreklamēja kādu citu cilvēku, mana atbilde ir tāda. Es jums varētu stāstīt daudz un dažādas lietas, bet pēdējos 3 gadus es pēc būtības saprotu, ka šis ir viens no svarīgām fundamentiem, lai mēs tālāk risinātu tiešām arī dažādi sarežģītus jautājumus. Bet es centos balansēt tādā kontekstā, es tagad neattaisnojos, protams, bet tas, ko es gribēju teikt, ka es tikai vienkārši parādīju, ka ja mēs skatāmies šo biznesa modeļu audeklu, tas, ko mēs redzam, ka visi šie elementi, tie ir tie, kā es teicu, tie bankrota sajūtas jautājumi. Un tas ir līdzīgi kā 5 kāpēc. Mēs laicīgi šos jautājumus uzdodam, un mēs domājam, atceramies, ārēji ienaidnieki nav. Kas ir tas, ko mēs esam izdarījuši, lai mēs līdz šai situācijai nenonāktu? Tā kā sirsnīgs jums paldies par klausīšanos. Mans laiks noslēdzas pilnībā 35, tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi, es gatava atbildēt, bet jebkurā gadījumā es aicinu jūs kritiski skatīties uz tām lietām, ko jūs ikdienā darat, kritiski skatieties uz attieksmi un atcerieties, ja jūs nevarat mainīt apstākļus, vai tas ir ļoti grūti, padomājiet, vai nav kaut kādās situācijās mums jāpārskata arī mūsu attieksmi. Paldies! Paldies, Māra, dod atpakaļ vārdu tev. Jā, sirsnīgs paldies, Rita, par šo prezentāciju. Man liekas, izcils nobeigums, ja mēs nevaram mainīt kaut kādu situāciju, tad mums ir vērts paskatīties, kā mēs varam mainīt savu attieksmi. Tavas prezentācijas laikā tieši bija domājis par tām 5K lamatām. Man šķiet, ka tu jau gan atbildēji, bet vai nav tā, ka meklējot tos iemeslus, vienmēr gribas atrast kaut kādu to ārējo, nevis to, ko varbūt es neesmu izdarījis, bet kaut kādu to, ka tur pārāk maz naudas, man neiedeva grantu, un, lūk, tāpēc es esmu tajā situācijā, kur es esmu. Bet man liekas, jā, ka tu lieliski jau pastāstīji arī tieši par to, ka ir svarīgi saprast, cik tālu iet mana atbildība un ko tad es šajā visā situācijā varu darīt. Lūk, mums ir viens jautājums, kas, man liekas, būs vēl kā tāda iespēja tev papildus norekomendēt sevi. Tātad, vai konsultējat arī individuāli? Es uzreiz, jā. Paldies. Es izlasīju jautājumu, un es uzreiz atbildēšu gan Antim, gan pārējiem. Sistēmiskā domāšana nav mana pamatnodarbošanās. Es esmu sistēmiskās domāšanas kā zinātniskās metodas vai pieejas fans. Es pati vēl ļoti daudz mācos. Es noteikti nebūšu labākais konsultants šajā jomā. Un tas ir iemesls, kāpēc es jums iedevu norādi uz fantastisku resursu. Neuztraucieties. Profesorai Andrejai Blumbergai ir 2 video, kurš katrs ilgst 1:52. Jūs varēsiet klausīties, bet es pirmo klausījos 3 reizes, lai es tā kā saprastu un līdz tam izanalizētu. Tā kā noteikti izmantojiet sākumā šo, un tas būs labākais šajā īsajā brīdī, ko jūs varat izdarīt priekš sevis. Es šobrīd vēl sevi par konsultantu šajā jomā neuzskatu, bet paldies par novērtējumu. Paldies! Lūk, jā, tad ieteikums izmantot tos resursus, ko Vita jums ir nodevusi. Paralēli Zoom arī rakstīju saites mūsu mājaslapā, varat izpētīt gan par Vitas pieminēto metodu problēmas koku, gan arī vairāk par sociālā biznesa modeļa Canvu, kā arī, protams, noskatīties atkārtojumā ierakstu no sociālās uzņēmējdarbības skolas 2. lekcijas, kas tad arī bija par Vitu un vairāk tieši par sociālā biznesa modeļu veidošanu. Tātad vēlreiz pārskatīt un izmantot arī tos resursus, kas jums jau ir bijuši. Lūk, līdz ar to arī saku lielu paldies Vitai. Un
tagad mēs pāriesim pie mūsu šīs dienas lekcijas otrās daļas, pie pieredzes stāsta, kas būs no sociālās uzņēmējas Lauras Žukovskas Supes, kura pārstāv sociālo uzņēmumu Sijā mans peldkostīms. Un uzņēmumam ir arī zīmols Svimbe. Taču šis stāstījums mums ir pieejams video formātā. Tātad ar šo video es ar jums dalīšos. Laura pati pašlaik atrodas Valmierā. Viņa ir pieslēgusies ar mums arī zvanā. Bet Laurai tā kā ir mazs bērniņš, un lai nebūtu tā situācija, ka varbūt stāstījuma laikā bērns mazlietiņ patraucē un nevar tik veiksmīgi mums šo lekciju nodot, tad nonācām pie opcijas, ka dalīsimies ar jums ar video, bet lekcijas beigās, ja jums būs radušies kaut kādi jautājumi, tad Laura šeit pat ir, klausīsies mums līdzi. Savus jautājumus droši varēsiet viņai tad arī uzdot. Nu, lūk, un tad es arī pārēju pie dalīšanās ar video. Labdien, un sveicieni no Valmieras. Man ir liels prieks šodien būt kopā ar jums un pastāstīt vairāk par to, kā ir gājis mūsu uzņēmumam, Sijā mans peldkostīms. Es esmu Laura, uzņēmuma līdzdibinātāja un arī vadītāja. Un mēs radam brīnišķīgus peldkostīmus. Bet tā mūsu jēga un būtība no sociālā aspekta ir cīnīties ar plasmasas un apģērba atkritumiem, kas visu laiku pieaug kā Latvijā, tā pasaulē. Un mēs esam izvēlējušās peldkostīmus kā savu galveno produktu, jo tas ir gan grūti atrodams apģērbs. Vairumam no mums veikalos ir problēmas atrast sev tīkamu peldkostīmu, bet arī peldkostīmu šuj no sintētiska auduma, kas ir naftas produkti. Un caur to mēs varam runāt par plastmasas pārveidi, piemēram, jaunos sintētiskos audumos. Mēs varam runāt par ātro modi un ko tā nodara mūsu pasaulē. Es šodien neiešu dziļāk, sīkāk šajā mūsu vides aspektā, vien pieminēšu to, ka mēs šujam 100% personalizētus peldkostīmus pēc individuāla pasūtījuma, un šajā procesā ievērojam vislabākās prakses no vides un no sociālā aspekta, kas tā kā uz šodien vispār ir iespējams. Un ja kādu interesē vairāk šis te mūsu ražošanas process un tas, ko mēs tieši daram vides jomā, tad droši apskatieties svimbi.lv vai padodiet ziņu man personīgi, un es izstāstīšu vairāk. Bet šodien es koncentrēšos vairāk uz to biznesa stāstu un uz tiem izaicinājumiem un krīzes brīžiem, kas ir bijuši nemazums, un padalīšos, kā es esmu ar tiem tikusi galā. Viss šis zīmola Svimbi stāsts un Sijā mans peldkostīms stāsts sākās jau diezgan sen, 17. gada nogalē. Es kārtējo reizi staigāju pa veikaliem, un es nekādi nevarēju saprast, kāpēc veikali ir kā pilni ar peldkostīmiem, bet es neko nevaru atrast. Un vienā brīdī es tā kā aptvēru, ka ja es neizskatos šādi, ja es nejūtos šādi, tad es neko īsti sev nevaru atrast. Un man dzīme doma, ka varbūt varētu mēģināt šūt peldkostīmus līdzīgām meitenēm kā es, kurām īsti nesenāk atrast veikalos sev tīkamu apģērbu. Un man paveicās, palaižot šo domu pasaulē, es uzzināju, ka manai kolēģei meita Elēna mācās tieši apģērbu dizainu RTU, un tā mēs satikāmies, un es teicu, ka, ja tu esi gatava mēģināt, tad daram kopā, un Elēna bija ar mieru, jo skaidrs, ka mums abām bija diezgan maza sapratni par to, ko nozīmē šūt peldkostīmus. Un mēs nolēmām tieši tajā gadā pirmo reizi Valmieras pilsētai bija biznesa atbalsta programma Zīle, pirmais gads, pirmais uzsaukums, un mēs pieteicāmies un ieguvām 6500 eiro. Un par šo naudu mums bija iespēja testēt audumus, saprast vispār, kas notiek audumu pasaulē. Un tajā brīdī mēs uzzinājām, ka pastāv tādi audumi, kas ir radīti no plasmasas atkritumiem. Mēs viņus pasūtījām, notestējām, sapratām, ka viņi ir derīgi.
Mēs testējām dažādus dizainus, uzrunājām klientes, kā mūsu pirmās modelis, kurā mēs šuvām bez maksas šos peldkostīmus. Sapratām, ko vispār nozīmē uzkonstruēt peldkostīmu, cik tas ir viegli vai grūti. Strādājām ar dažādiem ķermeņa tipiem, lai saprastu, ko tas vispār nozīmē. Un šī naudiņa mums arī deva iespēju iegādāties pirmās iekārtas. Un bija skaidrs, ka mēs sapratām, ka tas pieprasījums ir, ka tā problēma nav tikai man, ka tiešām tas ir grūti cilvēkiem ar nestandarta ķermeņiem un dažādām ķermeņa īpatnībām atrast apģērbu veikalā. Un mēs nolēmām veidot Sijā. Sijā mans peldkostīms tapa 18. gada nogalē, un mēs arī uzreiz pieteicāmies, tieši rudenī bija Valmieras biznesa inkubatorā uzsaukums, tur mēs pieteicāmies un arī tikām uzņemtas. Un tad attiecīgi 19. gada sākumā mēs pieteicāmies sociālā uzņēmuma statusam, jo visa tā mūsu filozofija pilnībā saskanēja ar sociālā uzņēmuma un to jēgu un būtību. Un mēs sākām meklēt partnerus. Un te bija pirmais mūsu pirmā sastapšanās ar realitāti, jo mūsu plāns bija tāds, ka mēs primāri domāsim par dizainu, par saskarsmi ar klientiem, par šo te radošo pusi, bet šūšanu pirksim ārpakalpojumā, jo šī projekta laikā, kur es pieminēju, pirms tam mēs ļoti skaidri sapratām, ka tas pirmkārt prasa liels tehniskos ieguldījumus, tā kā finansu ieguldījums, lai visas šī mašīnas iegādātos un citas iekārtas. Un ka tas tomēr prasa arī pietiekami nopietnas zināšanas, lai uzšūtu peldkostīmu. Un mums šķita, Latvijā ir pietiekami daudz šūšanas uzņēmumu, ka noteikti mums izdosies atrast kādu partneri, kas būs gatavs mūs atbalstīt. Un, diemžēl, tas tā nenotika. Man šķiet, es tajā gadā apzvanīju pilnīgi visus, kas kaut ko šuja, gan uzņēmumus, gan arī šuvējs, kas jebkādā veidā arī privāti šuva apakšveļu vai kaut kādus peldkostīmus, vienkāršus modeļus, kā arī Rīgā un Liepājā un daudzās pilsētās. Un vai nu mēs saņēmām atteikumu uzreiz, vai arī tā summa, kas tika prasīta, bija vienkārši neiespējama, kas automātiski padarītu mūsu gala produktu ļoti, ļoti dārgu, principā prēmijuma segmentā, kurā mēs negribējām iet, jo mūsu tā doma bija, lai tas, ko mēs radam, ir pēc iespējas pieejamāks cilvēkiem. Un tajā brīdī mums bija pēc vairāku mēnešu ilgstošas partneru meklēšanas nesakmīgas, mums bija jāpieņem lēmums, ko darīt tālāk. Un tā kā mums vēl bija šis iekšējais dzinols, kad ir jāveido tas uzņēmums, ka tomēr ir jāmēģina, tad mēs pārskatījām pilnīgi visu biznesa plānu. Un, attiecīgi, arī pārtaisījām mūsu pieteikumu Altuma grantam, kas uz to brīdi jau bija gatavs. Bet viņš bija vairāk par pārdošanu, par mārketingu, par e-veikalu izstrādi, un tas viss bija jāpārtaisa. Un tā rezultātā mēs lūdzām naudu iekārtām, savas darbnīcas izveidēji. Tas process arī bija diezgan garš, pilnībā bija jāpārskata tas, ko mēs vēlamies, un tas, kā mēs organizēsim savu uzņēmumu. 20. gada sākumā mēs parakstījām līgumu par granta piešķiršanu, un janvārī pasūtījām iekārtas. Un iekārtām bija jāatnāk martā, aprīlī. Un tad atnāca Covid. Kā rezultātā mūsu iekārtas atnāca nevis martā, aprīlī, bet jūnijā, jūlijā. Pilnīgi nekas nenotika visu 20. gada sākumu, jo mums nebija īsti savas darbnīcas. Ar tām dažām iekārtām mēs līdz galam strādāt nevarējām. Turklāt bija slēgtas visas pirtis, baseini, ceļojumi nenotika. Visa pasaule bija uz pauzes. Vasarā, kad mēs saņēmām iekārtas, kamēr mēs ar viņām iemācījāmies strādāt, kamēr mēs uzšuvām pirmos prototipus, protams, vasara jau bija garām, vietējā tirgū vairs tas, ko mēs piedāvājām, nevienam nebija aktuāli, plus rudenī atkal viss tika aiztaisīts ciet, pirtis, baseini, ceļojumi tika ļoti samazināti. Līdz ar ko mums bija sava darbnīca, un tas, ko mēs darījām, mēs šuvām maskas visu 20. 21. gada ziemu. Mums bija mūsu brīnišķīgā darbnīca, kurā mēs šuvām vienkārši desmitiem, simtiem sejas masku. Izmantojot to, ka mums bija iespēja personalizēt šīs sejas maskas, mēs varējām izvilkt šo ziemu ar sejas maskām un citiem apģērbiem, bet, principā tas bija tas, kas uz to brīdi bija nepieciešams cilvēkiem. Un peldkostīmus mēs vispār neaiztikām. Pienāca 21. gads, un mēs cerējām, ka pavasarī tā situācija uzlabosies un ka mēs varēsim sākt jau organizēt piedalīties arī kādos pasākumos, stāstīt par sevi vairāk, bet visi Covid ierobežojumi turpinājās līdz pat jūnijam,
kā rezultātā nenotika pavasarī pilnīgi neviens publisks pasākums. Piemēram, 21. gada pavasarī bija jānotiek jau 10. gadu sieviešu dienas rallijiem. Viņi vairāk kārtīgi pārcēla, beigās atcēla pavisam, kur mēs bijām plānoti, tā kā vieni no lieliem dalībniekiem. Tāpat arī visas šīs te pavasara tirdziņi, pavasara modes skates, kas Rīgā notiek un citur, tas viss tika atcelts, nekas no tā nenotika. Attiecīgi mums nebija iespēja satikties ar klientiem, mums nebija iespēja dzīvē parādīt, ko mēs varam un aptaustīt audumus, iedot, uzlaikot kaut ko, nomērīt klientus, nekas no tā nebija iespējams. Ko mēs darījām? Mēs risinājām šo situāciju radoši, mēs gājām uz baseinu, Valmieras vietējo baseinu, un taisījām pirmo fotosesiju tur, lai būtu vismaz kaut kāds vizuālais materiāls, ko parādīt mūsu cilvēkiem, un pašas salikām ļoti vienkāršu mājaslapu, bet angliski ir tas teiciens better done than perfect, ja labāk izdarīt kaut ko nekā censties visu laiku un gaidīt izcilību. Un pēc šāda vadmotīva mēs arī vadījāmies, un tas mums deva iespēju saņemt pirmos pasūtījumus, un tiešām arī 21. gada vasarā tiešām sākt šūt arī peltkostīmus. Protams, tas nebija tāds apjoms, un tas nebija varbūt tik vērienīgi, kā mēs bijām plānojuši, bet tas bija labāk nekā nekas. Un pienāca rudens, un, protams, atkal bija kaut kādi Covid ierobežojumi, un redzot, kad krītās tas pieprasījums un ka mums ir ziema klāt un apkurs sezona, mēs atkal domājām, ko darīt, un mēs izlēmām sākt šūšanas kursus dažādu līmeņa cilvēkiem ar priekšzināšanām, bez priekšzināšanām, lai stiprinātu zināšanas vietējā kopienā, kā radīt savu apģērbu, un pieprasījums bija ļoti liels. Mums bija vairākas grupas, un tas mums deva iespēju gan atkal pārziemot, gan arī stāstīt par sevi, par savu uzņēmumu, par savu zīmolu un uzlabot arī cilvēkiem zināšanas un prasmes. Un tā mums pagāja vēl viena ziema, gaidot 22. gadu ar cerību, ka Covid beigsies un ka būs pieejami papildus līdzekļi tālākai uzņēmuma attīstībai. Bet 21. gada sākumā man piedzima bērniņš. Un ne manai partnerei Elēnai līdz šim tādas pieredzes nebija, un mēs īsti nezinājām, kāds būs. Mēs bijām ļoti optimistiski, ka cik es varēšu, tik es pieslēgšos, un Elēna ļoti drošsirdīgi uzņēmās vadīt visu uzņēmumu. Paralēli tam mēs pieteicāmies vēlreiz nākamajam Altuma grantam, un tur mums tika pateikts, ka ir jāgaida rindā, ka naudiņa būs, bet būs 23. gadā, jo ir rinda uz finansēm. Un ka vienkārši ir jāgaida, attiecīgi, kā mēs turpinājām strādāt, mums beidzās dalība inkubatorā, programma noslēdzās, bet, mēs Elēna darīja maksimāli, cik varēja, un mēs gaidījām Altumu. Bet uz gada beigām bija skaidrs, ka maza bērna audzināšana paņem daudz vairāk laika, nekā es to iedomājos, un Elēna lielā mērā darīja lietas viena pati, un gada noslēgumā viņa teica, ka viņa ir izdegusi, un ka viņa vēlās doties prom no šī projekta, jo vienkārši šis gads ir bijis pietiekami piesātināts, un viņi vēlas darīt kaut ko citu un arī atpūsties. Un tas bija tāds vēl viens brīdis, kad bija jāsaprot, ko un kā mēs darīsim. Tā labā ziņa bija, ka 23. gada sākumā Elēnai izdevās atrast jaunu manu kolēģi, jaunu partneri, Silgu, un arī mēs piesaistījām jaunu apģērbu konstruētāju, ko Elēna pati apmācīja. Un šķita, ka tomēr tas iespējamais krīzes posms ir pārvarēts, un man ir jauna komanda, un mēs braši iesim uz priekšu, un tūlīt būs Altuma līdzfinansējums. Te gan ir jāpiezīmē vēl viena nianse. Mana jaunā partnere Silga tajā brīdī bija 3. bērniņa gaidībās, un es tā kā ieminējos, ka varbūt tur varētu būt zinām riski ar mazu bērniņu, bet Silga teica, ka nē, jau 3. bērniņš, un zināms jau viss, un gan jau, ka viss būs labi, un viņi iesaistīsies un palīdzēs un tā. Un tā mēs gaidījām atbildi no Altuma, un liels un nepatīkams pārsteigums bija saņemt atteikumu, jo
Altums, izvērtējot, nekādā veidā nebija ņēmis vērā visu mūsu iepriekšējo gadu darbību un to, ka mēs bijām spējuši lieliski tik galā ar visiem Covid izaicinājumiem un ka mēs bijām spējuši dažādot savu uzņēmējdarbību un tik galā ar visām krīzēm un ka mums pat bija uzkrājums kontā, lai īstenotu tālākos mūsu ieceres. Mēs saņēmām atteikumu, jo 22. gads, kad Elēna bija viena no peldkustīņu šūšanas viedokļa, nebija pats izcilākais, lai gan finansiāli viņš bija gana labs. Un nekādi mūsu argumenti un tā kā fakti netika ņemti vērā. Kā rezultātā mēs atkal bijām tādā kā nulles punktā, jo mēs bijām iepriekšējā gadā arī atteikuši vienam iespējamam investoram, kas bija gatavs nākt uzņēmumā mūs atbalstīt, jo mēs gaidījām šaltumu naudiņu. Un saistībā ar karu Ukrainā šis investors vairs šogad mums savu līdzfinansējumu nevarēja piedāvāt. Un redzot šo situāciju, arī jaunā līdziepašniece Silga nolēma izstāties, jo, protams, arī jaunā bērna ienākšana un dažādie izdevumi, tomēr ieviesa savas korekcijas, un uz vasaras beigām arī mūsu jaunai konstruētāji Elizabetei tika piedāvāts labi apmaksāts darbs, jo skaidrs, ka zināšanas un prasmes digitālā jomā tagad ļoti tiek novērtētas. Un es kā mazais uzņēmējs nevienmēr varu nodrošināt tādus līdzvērtīgus samaksas apstākļus, kā to var citi tirgus spēlētāji. Kā rezultātā šī gada pirmā puse ir bijusi atkal tāds pārdomu periods, vai un kādā veidā turpināt. Un vienā brīdī man šķita, ka iespējams šīs ir arī beigas uzņēmumam Sijāmanas peldkustības. Bet kaut kā tā dzīvē sastājās tā, kad man parādījās iespēja algot jaunu konstruētāju, brīnišķīgo Rebeku, kas arī ir RTU studente. Un viņa pašreiz man ļoti palīdz un principā ir pārņēmusi visu konstruēšanas darbu. Plus šogad atvērās jauna programma digitalizācijas atbalstam. Programma ir pietiekami birokrātiska un nav nemaz tik viegli pie šī finansējuma tikt, un es pašreiz esmu procesā, bet es ceru, ka tuvāko nedēļu laikā būs parakstīts līgums ar LIA, un beidzot mēs varēsim sākt darbu pie jaunas pārdošanas platformas un attiecīgi pie eksporta. Un tad, tā kā man bija skaidrs, ka es nevaru viena darīt visas šīs ražošanas lietas un darbnīcas uzturēšana vienai pie apkuras cenām un pie visas elektrības cenām ir ļoti grūti, tad es laik domāju, kādā veidā šo vai un kā es varētu risināt. Un laikam šī tīklošanās un runāšana un arī domas laišana visumā ir rezultējusies ar ļoti pozitīvu tādu plānu, ka oktobrī kopā vēl ar 3 zīmoliem, brīnišķīgām dizainerēm no bērnu apģērba zīmola Dezī Kids, no mājas tekstila uzņēmuma Fall In un modificējamām personalizētām kleitām no Albertina zīmola. Mēs vērsim kopā kopīgu šūšanas darbnīcu Rīgā. Attiecīgi tā būs mūsu arī Svimbija zīmola tāda kā vēstniecība, kur varēs pieņemt pasūtījumus un, protams, no visiem aspektiem kopīga šūšanas darbnīca ir daudz finansiāli un organizatoriski saprātīgāka un iespējamāka nekā to darīt vienai. Vai un kādā veidā paliks Valmierā šūšana, es vēl līdz galam nezinu. To rādīs laiks, bet katrā ziņā daļa no Svimbija noteikti paliks arī Valmierā, bet daļa tagad mēs būsim arī Rīgā. Attiecīgi, tie daži izaicinājumi, ko jūs noteikti redzat, ir pirmkārt darbinieki un partneri. Pašreiz manas nosacīt jaunās partneris Silgas vietā, diemžēl neviens jauns kolēģis nav tā kā ienācis. Es esmu viena, kas noteikti nav vienkārši, kas nozīmē, ka kaut kādas lietas es varu izdarīt un kaut kas atkal tiek atlikts vai pārlikts uz vēlāku laiku, jo diennaktī tā laika ir tik, cik ir. Un tas tā mana motivācija ir, mans aicinājums jums, topošie un esošie uzņēmēji, noteikti domāt, kā papildināt un paplašināt savu komandu, neatstāt visu tikai uz saviem pleciem.
Domājiet noteikti par to, kādā veidā jūs tiksiet galā ar naudas plūsmu, ja jums ir sezona un nesezona. Īpaši, ja jūsu nesezona ir ziemas periods, kad ir apkuras izmaksas, kā jūs šos jautājumus tā kā menedžēsiet. Domājiet, vai jums būs saistošs eksports, vai jūs plānojat kādas inovācijas, lai jau saulēcīgi risinātu šo iespējamo risku, ka jūs atduraties tā kā mēs par tādiem stikla griestiem, kuriem jūs nevarat izlausties cauri un iziet ārpus Latvijas, ko mēs noteikti gribam darīt. Un, šis ir tāds mans stāsts par mammu un uzņēmēju, kā šo līdzsvarot un balansēt, bet es domāju, ka tas varētu būt mūsdienās saistoši arī vīriešiem, bet primāri dāmas, kuras jūs klausaties, noteikti liekat šo manu piemēru aiz auss, ka ja jums būs ģimenes pieaugums, tad ko jūs darīsiet ar savu uzņēmumu, vai jums ir cilvēks vai cilvēki, kas varēs paņemt stafeti, un kā arī tālāk jūs līdzsvarosiet savas iespējas strādāt ar to, kas ar mājas dzīvi un bērniem. Ja jūs kaut ko vēlaties ražot, tad es no savas puses teiktu apdomājiet vairāk kārtīgi, noteikti pakonsultējieties, parunājiet, droši varat rakstīt, zvanīt arī man, es vienmēr esmu pieejama, lai parādītu un pastāstītu, kā mums iet. Es negribu pilnībā atturēt no ražošanas, bet, protams, ir jāņem vērā, ka radīt lietas būs noteikti grūtāk kā sniegt pakalpojumu. Un es aicinu noteikti apsvērt visus riskus. Pirms jūs pērkat dzelžus, noteikti domājiet par cilvēkiem, kas ar šīm iekārtām strādās, kā jūs šos cilvēkus noturēsiet, apmācīsiet, jo darbinieku mainība ir. Un atrast labus cilvēkus, kā mēs visi zinām, nav vienkārši. Tā kā pirms iekārtām noteikti ir jādomā par cilvēku resursiem un neatstājiet visu uzņēmuma procesu, vadību un īstenošanu uz viena cilvēka, tā skaitā tikai uz saviem pleciem. Noteikti domājiet par komandu, vai, ja ne tiešā veidā, tad vismaz domājiet, kā jūs varbūt varat kooperēties attiecībā uz telpām, vai uz transportu, vai uz piegādēm, vai kas jūsu konkrētajā gadījumā ir nepieciešams. Bet neatstājiet visu uz vienu cilvēku atbildību, jo kamēr šis cilvēks ir, tad ir brīnišķīgi, bet ja kaut kas notiek, tad attiecīgi konkrētais process vai konkrētā darbība vienkārši apstājas. Tāds ir īsumā mūsu stāsts, un par spīti visiem izaicinājumiem Swimbit ir dzīvs, turpina darboties, eksistēt, šūt peltkustības. Tuvākā laikā, burtiski šonadēļ, mēs izziņosim vienu brīnišķīgu partnerību ar vienu zīmīgu Valmieras kultūras iestādi, kurai mēs pēdējās pāris nedēļas intensīvi šujam peltkustības. Tas būs ārkārtīgi jauks projekts un sadarbība. Tā kā sekojiet līdzi un oktobrī pārvāksimies uz Rīgu, vismaz daļēji, un būsim satiekami arī Rīgā. Tā kā mūsu stāsts noteikti rāda, ka problēmas būs, tas ir neizbēgami, bet ir jāmeklē vienkārši radoši risinājumi un jāizmanto tie resursi, kas jūsu uzņēmumā ir. Un noteikti jāmeklē komanda un cīņu biedri, jo īpaši ražojošā uzņēmumā, jo vienkārši viens cilvēks nevar un arī nevajag vienam cilvēkam darīt visas lietas. Paldies par uzmanību un būšu priecīgi atbildēt uz kādiem jautājumiem, ja tādi ir. Tā, lūk, dzirdējāt prezentāciju. Jā, skatos, ka mums čatā tikmēr ir bijuši jautājumi, uz kuriem Laura arī jau ir paralēli rakstījusi atbildes. Es nezinu, kā jums, bet man liekas ļoti tas stāsts arī burtiski aizrāva no tādas attīstības, kad visu laiku likās, ka tūlīt viss atrisināsies, tūlīt viss būs, un tad atkal nāk kaut kādi nākamie izaicinājumi. Tā, ka, man liekas, Laura, apbrīnojama tava vēlme turpināt darīt par spīti katram jaunajam izaicinājumam, kas nāk. Jā, varbūt, ka vari padalīties, kas ir tas, tā kā tie izaicinājumi ir bijuši gadu garumā. Kas ir tāds, varbūt, personīgais dzinums vai motivācija? Kā tu izturēji? Kas ir kaut kāda tā atslēga vai ko tu vari vēl varbūt ieteikt
jaunajiem censoņiem, kas arī būs krīžu? Jā, man liekas, mums jau visiem ir līdzīgi, ka tas prieks jau ir tajos klientos, tajā rezultātā. Jo tad, kad mums, piemēram, atnāk sieviete pēc krūšu noņemšanas operācijas, jā, un mēs viņai esam palīdzējuši. Saķīša, redz, tā ir mamma un uzņēmēja, jā, kopā. Un tad, kad mēs esam palīdzējuši, piemēram, sievietē pēc krūšu noņemšanas operācijas beidzot tikt pludmalē vai vēl kādā citā līdzīgā situācijā, tas ir tas dzinums, kas dzen uz priekšu, jā. Un, ja kādu interesē šīs kapitāla daļas vairāk un informācija, tad vienkārši sazināmies personīgi, jo tālāk jau tā ir privāta saruna, kādam ir tā interese. Labi, brīnišķīgi, Laura. Paldies, ka bija iespēja arī pieslēgties, atbildēt uz jautājumiem. Mums pulkstens ir tieši 1, tad mēs esam precīzi laikā beiguši abus stāstījumus. Tātad, jā, noteikti, ja kādam ir vēl kāda personīga vēlme, jautājums interesē, droši dodieties uz mājaslapu, sazinieties ar Lauru. Laura, jā, ieraksties e-pastu laura@svimba.lv vai arī, ja gribat sazināties arī ar Vitu, droši dodieties uz biedrības Ziņas mājaslapu, atradīsiet arī Vitas kontaktus tur. Tad paldies visiem, kuri klausījās mūsu šīs dienas nodarbību. Nākamo reizi mēs tiksimies jau noslēdzošajā nodarbībā. Tā būs jau 9. lekcija šajā piekdienā, pulksten 12. Mūsu pēdējā noslēguma tēma būs par radošumu sociālajā biznesā. Un mums pievienosies Elīna Miķelsone un Agnese Rakauska. Man liekas, divas brīnišķīgas, radošas un aizraujošas personības. Tā ka noteikti aicinu jūs pievienoties. Un, jā, ja nu gribas uzzināt vēl vairāk par sociālo uzņēmējdarbību un iepazīt to tuvāk, tad informēju arī par to, ka nākamnedēļ no 9. līdz 13. oktobrim Latvijā notiek sociālās uzņēmējdarbības nedēļa, un tās ietvaros ir daudz dažādu pasākumu. 11. oktobrī gan tiešsaistes viktorīna jauniešiem, 12. oktobrī sociālās uzņēmējdarbības 5-gadas konferences, kā arī visas nedēļas garumā jūs esat aicināti uz atvērto durvju dienām sociālajos uzņēmumos, dažādās Latvijas vietās. Droši piesakieties, brauciet pie viņiem ciemos, iepazīstiet tuvāk ar to, ko viņi nodarbojas, un vairāk sīkāku informāciju par katru no šiem pasākumiem varat atrast mūsu mājaslapā www.soa.lv/slīpsvītra kopā. Tad paldies jums un tiksimies vēl vienu un pēdējo reizi šonedēļ piekdienā. Lai izdevusies diena! Atā!